Skats no salas, rīt visas malas, lepiņi ēterā, aiziet čalas. Skats no salas, rīt visas malas, lepiņi ēterā, skats no salas. Bingo! Varbūt tu var noteikt kāds kvass. Rolojam, jā, rolojam. Kraukli, man ir ziņa no Ilzas Kalvas, ka viņa ir nozagusi vienu tavu vadu. Vai Negriežam šito ārā, lai Ilze Kalve zina, kad viņa šeit ir pieminēta kā vadu zaglis. 1-1. Priekā. Mums vajag Priekā. sapriecāties. Sapriecājamies kopā. Nu, Ču, ko, ču, ču, draugi, par trešo Skats no salas podcastu epizodi. Čin. Skats no salas. Čau visiem! Prieks jūs atkal visus redzēt. Trešā podkāsta Skats no salas epizode. Mums ir pievienojusies šodien Ance. Labvakar, vai labdien, vai labrīt. Skatoties, ko jūs darat, jūs taisat ēst un klausieties mūs vai ejat gulēt. Sapcīt, zini, tādi ir tie, es tagad esmu pasākusi, tur nezinu, faktus klausīties pirms miega. Ielēc austiņu, un viņi tev tur visādus faktus stāst, un tu vienkārši, un es katru rītu pamosos un domāju, kuru faktu es šodien atceros? Nekad nevienu neatceros. Un tā arī mūs var īstenībā klausīties pirms miega un aizmigt. Mums ir tradīcija, Ants, jāizstāst par sevi ir. Un starp citu, Ants ir tā, kas iedziedāja mūsu dziesmiņu. Skats no salas. aiziet rulīts? Bet nevienīgā, viņa bija abi ar Krīsu, kas iedziedāja. Jā, bet Ants vislabāk var dzirdēt. Jā, nekas, lai viņi zina. To iztais vēl vienu demo. Citreiz varbūt. Labi, mēs uzliksim pa virsu tad. Mēs nemelosim, Es varu mēs visi vienkārši. iedziedājām, bet guru Artūrs nolēma, kad mēs neesam šī džingla cienīgi. Es biju Saimons Kauls šī pasākumā. Mēs neizgājām testu, mūs izgriez ārā. Rutlas. Bet varbūt kādreiz pēc ļoti daudz kvasa mēs jums parādīsim, kas tur patiesībā bija sanācis. Bet varbūt labāk ne. Cik klas būtu jāizdara, lai būtu normālā pālī? Klasam ir kaut kas. Vai te klasam ir vēli? 0,5. Veselības dzērienam man šķiet, ka ir. Bet kvasam, es nezinu, man liekas, ka nav. Bet jau pat kefīram ir. O, Par ko mēs šobrīd runājam? Sākam podkāstu. Jā. Aiziet. Mūsu šīs dienas tēma ir karjera. Mēs pagājušreiz parunājāmies par to, kā mēs šeit visi nokļuvām, kāpēc mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam, kā mēs šeit nonācām. Un šodien mēs nolēmām pastāstīt, kad tas ceļš kaut kur no paša sākuma, nezinu, kad mēs vēl nezinājām valodu, mēs nezinājām, kā te vispār viss notiek apvienotajā karalistē. Un jau pa 10, 15, 20 gadiem, atšķirīgi no tā, cik te kurš ir, kur mēs esam šobrīd? Vai mēs esam sasnieguši to, ko mēs gribējām, vai mēs esam aizgājuši kaut kur pilnīgi necerētos virzienos, vai vienkārši mums vēl ir kur augt un kur tiekties. Bet kā mēs esam nonākuši šodienas punktā mūsu garā ceļa laikā, mēs varam jums pastāstīt, un jūs varat mums pastāstīt arī komentāros par sevi. yes. Mēs arī to tēmu daļēji esam aizskāruši pirmajā. Arī daļēji, es domāju, otrajā epizodē bija, ko mēs šodien izlaidīsim. Šodien. Varētu Ants pamocīt par šito jautājumu. Par to, ko jūs jau iepriekš izrunājāt. Jā, īstenībā, tāpēc, ka tu varētu labi iesildīt, un tad mēs vēl piemestu tālāk. Jā, varam. Es pārvācos, es esmu no Vecpiebalgas, un pārvācos uz Angliju 15. gadā. Un sāku šeit strādāt kā kokteļu bārmenis restorānā. Izlaidu warehouse, gāju pataisno uz restorānu. Tāpēc tu dzīvoji Londonā, vai ne? Es dzīvoju Londonā, jā. Londonā nodzīvoju 5 gadus. Jā, sāku vienkārši kaut kādus darbus, kurus varēju atrast, kur man bija kaut kāda pieredze. Latvijā strādāju kā apdrošināšanas speciālists.
Un man viss apnika. Un es izdomāju savu dzīvi apgriezt kājām gaisā no ofisa darba, no žaketēm un visādām tādām lietām uz bāru. Es aizgāju strādāt uz Vecrīgu. Strādāju sporta bārā, Kivī. Man ļoti patika, bija interesanti. Un tad pēc kāda neilga laika atbraucu ciemos pie draudzenes. Un tā arī neaizbraucu atpakaļ. Nu, lūk. Sāku strādāt restorānā par bārmeni, tad nomainīju uz citu bāru. Tad pēc tam strādāju viesnīcā arī vienu brīdi, kā recepcijā. Un tad tā ļoti negaidīti mani atrada Uz ielas. gandrīz. Mana šī brīža profesija mani atrada ļoti, ļoti negaidīti. Kā tas vispār viss sākās? Es biju recepcijā, strādāju ēkā, kurā tiek izīrētas telpas, ofisa telpas priekš māksliniekiem. Un man tas likās ārkārtīgi interesanti. Un tad es sāku vienkārši darīt ar vien vairāk un vairāk un vairāk uzņemties, un līdz beigās tas aizgāja līdz estate manager. Man šķiet, ka Latvijā īsti varbūt latviski nav tāda amata. Varētu teikt, ka Īpašuma apsaimniekotājs. Jā. Kaut kas uz to pusi ļoti, ļoti varbūt interesants amats. Priekš jaunas meitenes man bija kaut kādi 24 gadi varbūt. Jā, gāju tehniski ļoti daudz visādas lietas darīju. Izīrēju telpas, satiku ļoti daudz interesantus cilvēkus, un tas mani ļoti, ļoti aizrāva. Un tā es to daru vēl līdz šim. Interesants fakts. Ansi, es uzzināju par Ansi. Man šķiet, ka bija vai Covid laiks, vai pēc Covid laiks, un mēs filmējām ar Ilzi Kalvi, starp citu, atkal Ilzi, mēs tev pieminam dokumentālo filmu par Daugavas vanagu fondu. Un mums vajadzēja nobeigumā kādu dziesmu ielikt, un Ilze man atsūtīja, kad meitene pasakaini vienkārši iedzied pūt vējiņi. Viņa paprasīja Ansai atļauju, Ansa laipni atļāva, un kad es klausījos, es sapratu, jā, tas ir tas, kas ir vienkārši vajadzīgs, lai nobeigtu šo 3 sēriju dokumentālo filmu. Vienkārši paklausties Anse Kazāku, tev var atrast YouTube, vai ne? Jā. Anse ne tikai ir property menedžeris, kas iet labo boilerus, sit naglas sienās un tā tālāk, bet viņa arī vienkārši ir nenormāli talantīga dziedātāja. Un es nesaprotu, kā vienā cilvēkā var sakrist divas tik ļoti, manuprāt, pretējas lietas. Un ar bisi arī viņu šauja. Nu jā, tu taču zemes sargus bisi, pabeigus, ar vai ne? gaiseni. Nu, drusciņ citādāk. Ar Airsoftu? Jā, Man ir pāris ieroči, varam pašaudīties. davai. Nekad neatteikšos. Jā, es Jaunsargos arī gāju. Jā, man ļoti, ļoti patika. Es esmu, varētu teikt, ka ļoti daudzpusīgs cilvēks. Nu, Tu arī kā aktris taču arī. Jā, un tas patiesībā ir tas iemesls, kāpēc vispār Pūt vējiņa ieraksts radās. Tas bija priekš projekta saistībā ar teātriem un talantiem. Un aiz garlaicības vienkārši ierakstījām. Es ierakstīju pati, spēlēju ģitāru, pati bungas, basģitāru un balsis 3 ierakstīju. Tā kā viss pilnīgi pašu spēkiem bija interesanti pieredze. Tev jānāk uz rakuriem par basistu. Es ļoti labprāt, starp citu. Rekrutēsim Aivaru, ja? Es domāju, ka šo podcastu mēs arī varētu nobeigt ar Antas Pūt vējiņiem. Yes. Kā ar live performance? Ar live performance ir čābīgi, jo nervi nestrādā manā labā, un man ir ārkārtīgi grūti uzstāties cilvēku priekšā. Un man ir tāds uztraukums, ka man trīc kājas. Es varu runāt, es varu spēlēt kaut ko, es varu daudz ko darīt cilvēku priekšā, bet tad, kad man ir jādzied, viss beidzās. Neticu.
Vakardien runāju par kaut ko citu. Viss labi. Nē, ir atšķirība, kad tu dziedi starp citiem cilvēkiem. Ja es dziedu ar kādu kopā un esmu uz skatuves, viss ir kārtībā. Uzreiz, kā es esmu viena pati, dziedu solo un viss acis ir uz mani, viss es vairs nevaru. Viss man kājas trīc, rokas trīc, nevar mikrofonu noturēt. Tas, ka viss enerģija uz tevīm, jā, Jā. tā varētu būt Mm. pārāk liela atbildība. Jā. Vadi, piemēram, pasākums tev ļoti labi sanāk. Tur tu nebaidies. Jā, bet redzi, mēs bijām kopā ar Ivaru, un tā nav dziedāšana. Tas ir nedaudz citādāk, jo tad, kad tu runā, tu vari kādreiz paņemt pauzīti, tu vari ievilkt elpu, tu vari norīt siekalas, ja tas ir vajadzīgs. Tu vari no tā izlīst un iziet, tu vari improvizēt. Dziedot, improvizēt tu nevari. Tev ir precīzi jāizpilda tas, ko tas iemācījies, un tas ir grūti, ļoti grūti. Tev kaut kas palīdz, kaut kādu blakus līdzekļu. Izņemot balzām. Man šķiet, ka tas ir vienīgais, varbūt, kas palīdz tieši man atslābināties. Jā, kāds mazs šotiņš Klasiņš. pirms kvasa šotiņš pirms uzstāšanās. Bet palīdz savā ziņā arī nedaudz meditācija, ka tu sevi piezemē un domā konkrētas domas, bet man tas nepalīdz tik daudz, lai tas palīdzētu. Kuru metodu tu izmanto? Es tad nesen biju Tonija Robinsa skatījies. Uš metodi. Uš! Jā. Nē, es stāvu un es sajūtu savu ķermeni un zemi, un ar kājām tā kā ļoti grūti izskaidrot, ka tu stāvi un tu sajūties tā, ka tu esi stabils, ka tu stāvi, ka tu saplūsti kopā ar zemi, ka tev ir pilnīgs miers iekšējs, un tajā brīdī tas strādā. Uzreiz, kā tu no tā atslēdzies, viss stress ir atpakaļ. Es šito pamēģināšu. Droši. Tas īstenībā Tad padod ziņu, vai tev tas makes strādā. sense. Cilvēkiem, kam ir slikta redze, es varu no savas puses ieteikt, es izņemu ārā lēcas, es to pūli neredzu, un tad man pa lielam ir vienalga, ko es Es neesmu runāju iedomājies, mikrofonā. nākamreiz vienkārši Velc jānoņem nos brilles. Es tev brillēm reiz neesmu redzējis. Man es lēcas nesāju daudz gadus 10. Ok. Nesāp acis no lēcām. Cik tu ātri viņas pat tā iemest iekšā? Es staigāju, Iespraust. ir tās mēneša lēcas, ko tu ieliec reiz mēnesī, un viss. Viņas tā kā izdilst. Izšķīst. Acis viņa apēd. Tad, kad tu jūti, kad viņas jau tā kā no sausākas paliek, viņas ir mēneša lēcas, un tu jau vienkārši izņem ārā pēc, citreiz tu pusotru mēnesi var nostaigāt, tu pat nejūti. Vienkārši. Es ar viņām guļu. Jā, visas viņas. Tu esi ļoti pieradusi tā, ka tev vispār bez emocijām. Es nezināju, ka ir tāds lēts, kurš var atstāt iekšā uz mēnesi. Es to atsūtīšu. Tagad Ļoti zinās. labs. Oh, wow. Es zinu, ka mēneša lēts, jā, bet viņas tāpat vakaros jāņem ārā un tagad iet gulēt. Oho. Ar šitām Kaut tu kas vienkārši dzīvo visu mēnesi, tu ar viņām dzīvo, tu aizmirst par viņām. Man Iespaidīgi. patīk uzlikt citreiz kaut kāds crazy lēcas uz kaut kādiem končiem vai vēl kaut ko. Tā bakstīšanās, nezinu, man acā būtu tik mazi, ka es vienkārši nevaru iedabūt iekšā. Kaut kad uz Halloween sen arī es biju pasūtījis kaut kādas tās dekoratīvās. Jā. Man liekas, man bija kaut kāda baltas pilnībā. Vai kaut kas tāds. Ideāli. Man bija tas pats, es nevaru acī pieskarties, man liekas, pretīgi un nepatīkami. Es tur stundu kaut kādu čakarējos. Ieliec balts, tad no attāluma cilvēki tādi izskatās, ka viņi ir sadzārušies. Šito esmu tik daudz redzējis. Lūk, varbūt tāds lēts jāieliek nākamreiz, kad uzstājos. Tā lai neredz neko priekš tevīm varbūt vispār. Tā Nu, lai jā. tu neredz vienkārši savā pasaulē. Jā. Labi, kas tur mums pa tēmu bija? Karjeras. Karjeras. Karjeras ceļš. Varbūt tu tagad gribi mums izstāstīt. Jā, Varbūt nav- vēl vispār, vai nav tev bērnībā karjeras. jau ir bijuši, teiksim, karjeras mērķi, ja tu pa ceļam izdomāji to karjeru? Nē, es visu laiku plūdu vienkārši pa dzīvi, vienkārši ar mūziku. Un tas ir viss. Un ne pa ko citu es tā baigi nebiju domājis. Gribējās tur
ielikt tur tādā schēmā, šitādā schēmā, bet beigās, vai nezinu, vienkārši mūzika visu laiku, tā kā viņa nāk atpakaļ, viņa vēl, zina, tā kā apvainojusies sieviete, viņa tev, bļed, vēl pizdi iedod. Es atceros par izteicienu riktīgi pa pautiem. Jā, bet, jā, es nezinu, es kaut kā, tas ir tā kā tā ir mana terapija, tas ir mans mierinājums, tas ir tas, kas man patīk darīt, bet es nezinu, tas ir tāds mazohisms, ja godīgi. Jā. Karjeras kā tādas nav praktiski. Nemaz tagad līdz šai dienai tāda kā karjera nemaz nav tev mūzikā? Nē. Nu, mūzika, es nezinu. Ja gribi Mūzika ir karjeru dzīve. mūzikā, tad vajag muzikālu izglītību un viņa, nu, tāpat ir, ar viņu ir jādzīvo, bet ir jātais kaut kas riktīgi crazy. Ja tu gribi, lai cilvēki tevi klausās, tad jātais kaut kas ļoti, ļoti interesants. Principā tu to dari līdz šai dienai kā hobijs, kā vienkārši tāds lifestyle-iņš, vai ne? Tas ir hobijs, kur pa lielam, zem kuras pakārtoju visu savu dzīvi. Jā. Labi, par tavu mūzikas karjeru tas ir, bet par ikdienas darbiem. Tu taču arī esi. Nē, es vienkārši office clerks. Nu, Bet vienalga, ka tagad ofisā sēdi, nevis ej un pako. Nē. līniju. Es vienkārši sēžu, jā, es izdaru savu darbu. Es atnāku mājās, es turpinu mūziku. Ofisā pakluso un neieej savā datorā, nepadara. Nē. Lai Nē. tagad nezina. Ja Nē, negadījumā kāds nekad. skatās. Never, ever. Mm-mm. Tagad pačuks telsī. Nē. Jā, pa karjerām, nē, nu tā, es saku, ka bija tā, ka vienkārši mētājās starp warehousiem, un tad vienā brīdī vienkārši man tā paķēra tā normāla mugurta. Un pateicoties vienam labam cilvēkam, vienkārši es kaut kādā 2016. gadā es uzsāku vienkārši dzīvi, nu jau ofisos, pa ofisiem ņemties, tāpēc, ka vienkārši tīri fiziski tie crazy darbi, kas šeit ir, ja tev warehousos un tā tālāk, viņi vienkārši tevi salauž fiziski un mentāli arī. Tāpēc, principā, visi arī cenšas kaut kur ofisā tur iefīrēties, un tā kā ir kaut kādas iespējas, tā kā, zin kā, šeit ir tā, ka ļoti daudz vispār izaugsmas iespējas ir vis kaut kur. Jā, ka tev piedāvā tur tādus trēningus, un tad vienkārši tur cilvēki viens otram vienkārši kā pāri tur, un tur duncis mugurā šeit, tur pisaks pa starp kājām no šitā, un tā tālāk, un tāpēc es nezinu, es baigi tajā nepiedalos. Man tas galīgi netraucē. Es zinu, ka es vienkārši atstrādāju savas 8 stundas, atnāku pakaļ mājās, nodarbojos ar lietu, kas man patīk. Arī labi. Jo, piemēram, manā situācijā darbs nekad nebeidzās. Tas ir 24/7, un tas vienmēr ir manā galvā. Un, savā ziņā varbūt nedaudz arī pietrūks tas, kad var atslēgties, kad tu atnāc mājās, tu noliec darbu maliņā un viss, un tu vari vienkārši būt, eksistēt un darīt citas lietas. Ko tu strādā mājās? Ko es strādāju mājās? Es visu laiku domāju par straumēniem. Jā, tā jau tas arī labi ir. Nu jā, Ants praktiski dzīvo darbā. Jā. Galvenais, lai patīk. Nē, Tad man enerģijas ļoti pietiks patīk. vienmēr. Jā, nē, ja dara to, kas patīk. Jā, nav tā, ka ir grūti. Nav tā, ka ir viegli. Bet nē, tas ir citādāk. Bet pietrūks tas, kad kādreiz gribās arī atslēgties. Nu stāst, Arč, savu karjeras ceļu. Aiziet. Es esmu vienmēr bijis Visinteresantāk. karjerists, ja godīgi jau no bērnības. Kad man bija 10 gadi, es sāku futbolā trenēties. Un es domāju, ka es tad būšu futbolists. Un tas bija diezgan nopietni. Līdz 17 gadiem es jau tā kā Ronaldinho tur gribēju, katru dienu trenējos entām stundām. Bet kaut kas pietrūka, varbūt mentāli, kaut kāda izturība. Un tad aizgāja tie teenageri gadi, kad jau viss tusēja, dzēra. Protams, tad arī es to karjeru nometu.
Pēc tam aizbraucu uz Angliju. Skait, man jau 19, 20. Arī pamēģināju visādus neglītos darbus. Sapratu, ka es to arī negribu darīt. Tad 20, 21 es aizgāju mācīties pa treneri, pa fitness treneri. Sanāk jau 2. gads Anglijā, es jau tā kā treneros ielīdu. Un nostrādāju 3 gadus, varbūt kā treneris, bet arī īsti nebija līdz galam, kaut kas nepatika. Un jūtu, kaut ko vajag mainīt. Un kaut kā ar vienu kāju kaut kur mēģināju jau tā kā tajā kreatīva pasaulē tikt vai tur filmās, vai kādās reklāmās sanāca nofilmēties 2014. gadā. Tas viss sākās, man tā liekas. Un es biju uzrakstījis sev uz papīriešu 2014. gada maijā. Man bija bloknotiņš, kur ir uzrakstījis, ka es pārvākšos uz Londonu 2015. gadā, kas būtu nākošais gads. Es nezināju, kā es to izdarīšu, kāda man būs mērķis, bet es vienkārši jūtu, ka tur ir mans ceļš tālāk. Jo es dzīvoju Hastings pilsētā pirms tam par to treneri, kas strādāja. Un tad sanāca tā, ka es strādāju tādā retreat kompānijā, tur viena ukraiņas sieviete vadīja viņu, kur cilvēki brauc tā kā zaudēt svāru, viņi tur nedēļos vēl pavadīja, bet tur diezgan bieži celebrity braukāja. Un te es ar viņiem staigāju 2 stundas dienā, trenēju, fitness treniņus viņiem taisīju. Un tad tur viena aktrise atbrauc, un mēs viņu labi sadraudzējāmies. Tas bija 2014. gada novembris, decembris, un tad mēs sākām satikties, un 2014. gada beigās uz jauno gadu es tā kā aizbraucu uz Londonu, un jau tā kā jau ar vienu kāju tur sāk ar viņu kopā tā kā palikt dzīvot, un tā arī principā pārvācos 2015. gada sākumā. Un tur man sākās tā Londonas dzīve, Londonas karjera. Es jau biju pamēģinājis par to ekstru kaut kādu darbu nostrādājis vienreiz iepriekšējā gadā. Tā man kaut kāda knowledge bija pa filmām. Bet dzīvojot tagad ar to aktrisi, viņa bija diezgan augsts klases aktrise. Viņai visi tie krutākie audišani jau bija uz lieliem seriāliem, lieliem filmām. Viņa tieši bija pabeigusi filmu ar Jean-Claude Van Damme. Viņa tur spēlēja viņa draudzeni tajā filmā. Tas skaits 2015. gads. Un tad bija tie momenti, kad viņai Jean-Claude tur zvanīja, un es tur blakus sēžu, dzirdu viņu runā Jean-Claude Van Damme, un bija tāds, tas ir kaut kāds dreams, kur es vispār nedomāju, ka es kaut kur tikšu, jau kad cilvēki, ka Jean-Claude, ko es bērnībā skatījos, kas bija varonis, supervaronis, ka lai es kādreiz tik tuvu nonāktu tiem cilvēkiem tagad. Un viņš viņai tikai koļījās sanāk tajā laikā, bet viņa ar manīm kopā, un man likās, wow, es tur tāds krūts, es jau tādā tur levelī esmu ticis bez mazai. Sakit. Un tā, mēs ar viņu tur padzīvojām, to aktrisi, es redzēju to aktieru pasauli lielo, man likās, ļoti interesanti. Varbūt enerģiski arī, tāpēc mani kaut kā tas viss tā pievilka, un es sāku, tāds bija mans jauns karjeras būvējums, atkal es beidzot dabūju to uguntiņu pa jaunam, gan to futbolistu karjeru atmet, gan to treneru skaitu, un tad kaut kādu jaunu uguntiņu filmās tikt. Žans tevi iedvesmoja. Bez maz vai, jā. Es tur... Es nekad neesmu dzirdējis, ka kas viņu saukt par Žani. Žans Klauds. Viņš, es domāju, visiem... Žani. Puišaļiem viņš... Vārds 100 gadus neesmu dzirdējis. Es domāju, tie, kas uzauga puišaļi, tīpaši, kas tur kautiņi, tīpaši kāds, kur trenējās, pat netrenējās, visi zināja, kas tāds Jean-Claude Van Damme ir. Viņš bija, man liekas, tāds epic tajā laikā. Tad mēs to meiteni tāpat izšķīrāmies. Atkal Brigita, sorry. Un es paliku tad jau viens pats, un es sāku meklēt tās karjeras izaugsmas, sāku tām filmām, kā ekstra sākumā, arī Kristap tikāmies tajā pašā gadā sanāk. 2015. Jo viss tik daudz, kas notika tieši tajā gadā. Var gadus atcerēties, es vēl nesaprotu. Es atceros, jā. 2014. gada beigas, es vēl neatceros, ko es ēdu vakar. Es atceros gadus tikai, vai kaut kāds mēnešus tikai tad, kad es kaut kādas fotogrāfijas skatos. Tikai tad es varu atcerēties, kas bija, kurš kādā gadā bija noticies. Jā. Bet tā apbrīnojami. Nē, man tāda matemātiska domāšana, es ciparus un gadus diezgan labi atceros. Varbūt ne datums precīzi, ja nav spožs notikums. Bet tā, man ir tas timelines apmēram, es viņu redzu, viņš man tur galvā. Tu tiešām domā, ka tu esi pareizo karjeru izvēlējies?
Es nezinu. Ja jau tev tā cipari patīk. Nē, skaidrs, kā bija 2015. Es jau tajās filmās tiku, bet man mērķis bija, es gribēju pa aktieru ļoti visus tos gadus. Es par tiem kaskadieriem zināju, bet man likās, es nezinu, vai es tā kā īsti sasniegšu. Es tikai ar laiku sapratu, jā, man ir sporta background, ka es visu mūžu sportu nodarbojies. Varbūt vajadzētu tomēr aiziet tur. Jo es mēģināju pa aktieru daudz gadus, un vēl visāds cits darbs darīt Londonā, lai vispār pavilktu visu, lai mācītos. Un bija ļoti sarežģīti, un nekur īsti arī netika aktieris. Nu jā, vienkārši bija backgrounds, bija kaut kāds jau pamatiņš, ja. Bet skaidrs pamatiņš sporta bija, plus īstenībā tas, ka es tur mācījos pa aktieru darījos, es tagad saprotu, tas man tagad nāk par labu, sāk atmaksāties, jo es, teiksim, ne tikai tagad pa kaskadieri gribu to karjeru būvēt tālāk, bet arī vispār kā filmmakers no visām pusēm tagad, teiksim, un tās aktieru spēlētas arī tagad nodara. Kaut kas pietrūka tajā laikā, kad es uzsāku, nebija tā niša, bet es domāju, tagad viņa sāk pamosties beidzot. Nu skaidrs, jā, viss labākās lietas, ko cilvēks dara, ir slinkumu, laikam, ja. Vislabākās karjeras, vislabākie izgudrojumi, kad tik pataisīt dzīvi par vieglu. Bet tic man, es arī esmu bijis, es pēc natūras diezgan slings cilvēks, visu mūžu bijis. Mēs visi. Es sev spiedu visu mūžu kaut ko darīt, jo es sapratu, tas vienīgais ceļš, kā es kaut kur tikt, bet es ļoti, pēc dabas diezgan slings. Slinki cilvēki ir patiesībā viena no labākajiem darbiniekiem. Bet tici, viņi izdomās veidu, kā lietas izdarīt ātrāk, efektīvāk un vienkāršāk. Manu ikdienu darbā manējā. Nu, re. Lai nedomātu un nenodarbotos ar mūziku savā brīvajā laikā darbā. Es domāju, es dziļāk, varbūt detalizētāk nestāstīšu vairs, kā es kļuvu pa kaskadieri. Jo kā tiem treniņiem izgāja? Today is a day, kad tu vari pastāstīt. Nē, varbūt, ja tu gribi runāt kādreiz atsevišķi par vispār to kaskadierismu tēmu, bet būtu forši saprast, kā, vismaz īsumā, kā tu tomēr nonāci līdz šodienai. Piemēram, cik es zinu, tu vairs nestrādā nekur citur pilna laika darbs. Kaskadierisms ir tas, ar ko tu pelni šobrīd sev maizīti, vai ne? Un man liekas, tas ir milzīgs achievements. Tas dārgi maksāja gan finansiālā ziņā, gan mentālajā. Bija jāpiespiež sev, jānotic sev un jāatmet citas lietas. Jo tu saproti, ka tu kādu laiku tu varbūt nepelnīsi naudu, bet tu trenēsies, fokusēsies, darīsies, tev būs liels zaudējumi finansiāli. Bet ir jānotic tik ļoti, ka tev viss būs ok, un kad tu sāk strādāt un pelnīt to naudu, kad mentāli tas diezgan bija jāpacīnās ar sevi. Tas ir pa lielam. Ir vēl viens tas viens aspekts, tas ir sports. Vai ne? Sports? Tieši vispār kā tika līdz tādam? Es domāju, vispār tādu viedokļu, ka tavs ķermenis ir tavs mājas nesējs, ir tieši kaskadieru. Un tev jātrenējās, un viņam tev jākalpo. Un attiecīgi, par viņu ir jārūpējās. Jā, ja tu gribi būt kā kaskadieris full on to karjeru, tad principā tavs ķermenis ir tavu maize. Un ja tu vairāk, protams, mācies arī darīt, tāpēc tu jātrenējās, ka tur dien kaut kas jauns. Es jau pirms tam pieminēju, ja tu vairāk mācies, jo vairāk darba opportunity būs. Bet vispār kā tikt līdz viņiem, tur diezgan fiziski grūti, jo tur tev jāizpild 6 disciplīnas ļoti augstā līmenī. Un tu viņus var izvēlēties. Tur nav tā, ka tev tur ar zirgiem tagad jājā. Varbūt tu neesi pietiekoši nejūties labi, ja tev nav pārliecība uz zirga, tad tu vari to nedarīt. Bet kas ir pirmais pamats, kas tev ir jādara, ir martial arts kautiņi, vienalga kādi. Tur ir saraksts, kurus viņi pieņem, bet apmēram vidēji tas ir vai nu brūnā josta, vai nu melnā josta, vai nu, teiksim, tāds jiu-jitsu, tur viņi violeto jostu pieņem, teiksim. Tā kā tas ir pamats, kur tev obligāti jābūt. Bez viņa tu nevar nekur tikt. Tālāk jau tu vari izvēlēties tur no kategorijām. Ūdens kategorija, falling, krišana pareizi būtu teikt, vai ne? Falling. Tur tu vari izvēlēties vai nu to high diving no 10 metriem lekt. Ūdenī visādus tur salto jāizpildīs kaut kā diezgan augstā līmenī. Vai nu tramplīns, kas ir uz batutiem. Latviski batuts saucās arī pareizi, jā? Un tur arī visādas saļtuhas jāmet.
teiksim, kategorija, ūdens kategorija ir, tu vari izvēlēties vai nu ūdens līdējs, tur vismaz dive masters jāsasniedz un vēl tur augstos ūdeņos jālien un tur šādi tādi requirements. Un vēl peldēšana ir vēl viens, kas īstenībā viena no sarežģītākajām, daudzi failo un atmet beigās to tēmu, jo tur arī visos stilos jāpeld. Tur tīri uz izturību grūti ir. Bet, ja, teiksim, cilvēks ir bijis peldētājs, viņam tas nebūtu tik sarežģīti to izpildīt. Bet, ja tu neesi, tad ir grūti. No tiltiņa ūdenī ir lecis kaut kur Latvijā. Kaut kur ielēkts, jā, noteikti. Pagājušajā gadā vasarā. Nē, mēs kaut kur lēkam, maziņiem tādiem tiltiņiem. Bet mums īstenībā Liepājā ir liels tilts, karos tilts. Tur es tā arī nekad neizliecu. Man visu laiku es braucu, tagad Liepājā es laiku gribās lekt. Ja man tur draugi lēkāja, brālis vispār bija trāks, skrēja uz pašu augšu un lēkāja tajā laikā. Bet atceries, vasarā atbrauc ciemos, mēs tur aizbraucām ar ritiņiem. Tur bija kaut dažu metru tiltiņi, mēs tur kaut ceļu tuhs, es pamātāju nedaudz. Jā, un visi Leckalnais tā uz priekštaisdevējs uzmetīšu vienu uz aizmuguri. Visi tādi, wow! Jā, tā jau tāda ikdiena, tas ir normāli skaitās. Ko es lāvot rekurēt, tad ir zirgiem var izvēlēties, ja kāds grib likt tur dresāžu, ar zirgiem, tad vai nu mašīnām, motocikliem. Tur var izvēlēties diezgan daudz tās disciplīnas, bet tev jābūt vismaz 4 dažādajām. Teiksim, tu nevar 2-3 ūdeņus izvēlēties. Tad tur varbūt 2 ūdeņi būs, bet tad tur jāšana kaut ko, braukšana mašīnu. Jāmiksē. Un tad tu 6 izēviņas. Un pēc tam vēl aktieru mākslu jāpamācās, un tad vēl uz filmsetiem jāpastaigā kaut kāds 60 dienas, tev jāsakrāja, ka tu esi kaut kādu pieredzi kaut vai tikai ekstra saņēmis. Un beigās tu to visu saliec kopā vienā lielā mapītē, un tu aizsūti viņiem, un tad viņi izskata. Un ja viņi apmierinātu, ja tev viss certifikāti ir, tad viņi tev ir dod zaļo gaismu. Bet tas viss arī, tas ļoti daudz maksā. Es tagad cenšos salikt bildi kopā. Iedomājies, tev jāuztaisa 2 minūšu kaut kāds video, kas vispār tavu karjeru varētu vienkārši aizlaist kosmosā. Ja tu viņu uztaisi, viņu aizsūti priekš tiem visiem, kas tev varētu noalgot. Kāds varētu izskatīties? Tu jāj ar zirgu ielas mašīnā, un pēc tam mašīnu les ārā no mašīnas ūdenī iekšā. Varētu īstenībā vienu tādu video uztaisīt, kur tu visu, kur tu māki lēc no mašīnas, tad tur no augstuma. Tad tur ūdenī pārpelt kaut kam pār 2 minūšu tāds video. Jā. Bet mums jau ir showreel pa lielam, kur mēs tā arī sev parādam, kur tu māki, un mēs saliekam 1-2 minūtes. Tas ir mūsu skillsets. Tas bija, es vienkārši no top of my head vienkārši pateicu 2 minūtes reāli. Tas ir tas, jā, tas... 2 minūtes tāds maksimums, tu ilgāk negribi darīt, jo cilvēki tādi, viņiem attention spans diezgan mazs, viņi negrib skatīties tur tevi. 6 sekundes. 20-30 sekundes tāds varbūt paskatīsies. Ja tev tur pavisam viss krūts un labs, varbūt skatīsies tās 2 minūtes, bet tas ir rēti. Bet tev ir tāds, Man ir, jā. mēs varētu ielikt beigās. Varētu ielikt, jā, es viņas laiku updatēju, ik pēc pusgada mēģinu, jo kaut kas Un jauns. fonā pūt vējiņi. Un Arča tur skrien pa ūdeņiem un lec pāri zirgiem. Bet tas ir mūsu portfolio, tas ir mūsu CV. Zini, ka tu ej uz darbu, tev ir CV, vai ne? Tu aizsūtam. Es, teiksim, ja ar kādu runāšu, tas ir mans CV video. Un vēl ir arī PDF failā, kur mums visi skillsets sarakstīti izmēri un tavu fotografiju. Jo tas ir primārais. Viņiem jāredz, kā tu izskaties, ko tu māki, kāda izmēra tev. Es domāju, mums tu kaut ko pa izmēru pateiks, bet nē, šoreiz nepaķēri. Ne šodien. Jā, tad mums ir tas CV un tas video, tas ir, tad viņi redz, ko tu māki, ko tu nemāki. Jo tas ir šī fizisks darbs. Krūti, es reāli gribētu apskatīties. Sevišķi, ka tagad tu pazīsti Džeku, tev pļaujas skaņas spējīgs. Es jums sākumā parādīšu. Jo, zin kā notiek, ja tu pastrādā filmās, tas šogad ļoti daudz filmas iznāks, kur es biju piedalījies pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā. Tad man būs jāsagrājas tie momenti un jātais atkal jauns, jo tas showreels arī tev atkarīgs no tā, kur tu esi strādājis. Jo, ja tu esi strādājis filmās, tas arī ļoti labi. Viņi redz, ka tu jau tev pieredzi ir, tu esi strādājis, plus ko tu māki. Tad tev tas video taisās. Tas tikpat interesanti, kad tev kāds mūziķis parāda, ka viņš kaut kādā klipā ir un, jā. Principā man ir tas mana karjera, jā. Mēs Ancai prasījām dziedāt tev, lai kaut kādu kūlinu uzmest. Salto. Bišķi satraumējies pēdējā laikā, bet noteikti kaut kādā epizodē uztaisīsim. Šodien neesmu gatavs vēl. Kas ir pats trakākais, ko tu esi darījis? Kā kas, kad Līdz šim tajā ne tik ilgajā karjerā.
Ir bijuši momenti, kad mēs braucam pa kaut kādiem kalniem, Tenerifē, tai pašā, bet mēs esam mašīnas pašā augšā, tas tā kā trailerīts, teiksim, tās mašīnas ar to trailerīti, zini, piebūvē to. Un tad mēs vienkārši tur turamies un tā kā tēlojam tos gangsters ar automātiem stāvam tur augšā, un mēs pa bezceļiem braucam pa kalniem augšā. Tur viss noputelēs. Noputējis. Jo mums vēl ir 4 mašīnas priekšā. Ja tur tas smilts taču tā noputējis, ka mūsu šofers neko neredz, kur mēs braucam. Bet mums tā kā chase scene, tā kā kaut kam braucam pakaļ, dzenamies kaut kur. Un tur ir kalni, ja tu bišķi tur aizbrauc lejā. Un mums bija tāds moments, ka viņš neko neredz. Un viss mēs braucam, un viņš izdomāja vienkārši jāapstājās, jo nezināja vairs, kur iet. Un mēs tieši pirms kalna uz malas tā apstājāmies. Ja mums būs tālāk aizbraukuši, mēs tur visi aizdot, un varbūt ar to arī viss beigtos. Tas tāda bīstamības ziņā, bet kas vēl tāds? Man liekas, tu treniņus, nevis man liekas, es zinu, ka tu izgājis treniņus, kas ir ar uguni saistīti. Man liekas, man vismaz tas būtu viens no bailīgākajiem. Reāli aizdedzināt un skriet, un kad tu dedzi, man liekas, tas ir vienkārši sīk. Ar uguni ir tā, ka viņš vienkārši ir nereāli jārespektē. Tev jāzina, ko tu dari, kā tu dari. Nedrīkst pa ilgu ievilkt, ja tu jūti kaut kāds sāpes vai karstumu, momentāli jākrīt lejā un tev jādzēš. Un tā elpošana arī atkarīgs, ja tu ne to ieelpos. Tu nedrīkst īstenībā elpot. Ja tu ieelpos to degošo, tu principā uzreiz beigsies. Tur vienkārši ir jārespektē un jāzina, ko tu dari. Tā, nav tik traki. Bet esmu izbaudījis, un man bija tāds, ka es respektēju uguni ļoti šāk tagad. Lūk, Ansai bija jautājums, kā viņa tiek galā ar to uztraukumu pirms viņa kāp uz skatuves dziedāt. Kā tu tiec galā? Gan jau, ka tev arī ir savas kaut kādas lietas, kas tev ir jāpārvar mentāli. Tu līdz mani dedzinās, sorry, man kā vienkāršam cilvēkam, es neesmu mentāli tam gatava. Tu acīm redzot, kaut kā gatavojies, un tev varbūt tas tā ir. Arī pirmkārt treniņi, pieredze. Es, protams, arī ļoti daudz meditēju. Esmu viens no tiem, kas man vajag savu laiku piezemēties, cik vien daudz es varu. Noteikti man ir bijuši uztraukumi arī, kas ļoti uztraucos, bija filmsetos. Jo tagad uz tiem liela atbildība, jo tur liels naudas ieguldīts. Ja tu kaut ko ne tā izdarīsi, tagad tu domā, viss būs uz tevīm, un tālāk tavu karjeru atkarīga. Ja tu sev slikti parādīsi, tev neviens darbu nedos, un šo tev viss beigsies. Balzām nedrīkst iedzert pirms tam. Balzām tev tur neviens nedos. Tā kā tev jātiek ar sevīm galā, tev ir mentāli, visu laiku sev jānomierina. Un, katram kaut kāds savs ceļš jāatrod. Es vienkārši saprotu, ko, vienkārši jādara savs darbs un viss, lai arī kā nebūtu. Bailēm, cik nav bijis tā, ka es vienkārši eju bailēm uz priekšu, es vienkārši nedrīkst atpakaļ iet. Tev nav izēja un viss jāiet un viss jādara. Tāds tā, ka tev mentāls ir jāsagatavo. Manuprāt, iespaidīgi. Jā. Es domāju, mēs vēl atgriezīsimies ar laiku detalizētāk, ja tā ir tāda karjera, ka var daudz ko runāt. Jā. Es negribu visu efīru laiku paņemt uz sevīm. Kādreiz mums būs intervija ar tevi. Atsevišķi uztaisīsim. Jā. Un ar gadiem, es domāju, būs interesantāk, jo tieši tagad man tas īstais sākums karjeras. Un nāks tie daudzie darbi ārā, mēs par tiem darbiem varam pēc tam runāt. Tā kā vēl uzspēsim. Starp citu, kad mums izgāja pirmā epizode, mani kultūras cilvēki, ar kuriem es ikdienā strādāju, tad visiem tieši tu un Kristaps, jūs bijat tādi wow, lielie atklājumi. Es par to kaskadieru čali gribu vairāk uzzināt un par to aktieru čali, un tiešām tā, kad jūs esat kaut kas tāds unusual. Mēs jau esam tādas kultūras mēbeles, kas pa lielam mūsu kultūras pasaulē mēs esam saprotami un zināmi. Mēs droši vien varbūt arī esam tāds pārsteigums arī cilvēkiem, kas nedarbojās šajās jomās. Tāpēc arī, man liekas, mēs sanākam kopā ar tādu pilnīgi dažādu background un bagāžu ar pieredzi, kad mēs varam stāstīt, kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam. Jā. Cerams, ka būs interesanti. Un katrs cilvēks ir īpašs. Nav tā, ka kāds vairāk īpašs vai mazāk. Katram ir savu kaut plusu, mīnus. Un vienkārši katrs izvēlējies savu ceļu un kaut kādu atbildību dzīvē. Man liekas, Lielbritānija ir arī tā valsts, kur var visu kaut ko interesantu darīt. Un te ļoti daudz iespējas un visu kaut kas interesants, kur nodarboties. Tāpēc stāsti. Kristap, labrīt. Jā, labi, ka tu iesāki. Būtu labi uzzināt. Ko lai jums pastāstu?
Man vakar bija gara diena, tāpēc es daudz nerunāšu. Gara diena, gara nakts. Ar ko es nodarbojos? Pašlaik es nodarbojos ar executive chauffeuring. Esmu šofers. Vadāju cilvēkus. Man no bērnības vienmēr paticis braukt ar mašīnu. Uzvalkā Uzvalkā. ar mersi. Melnu. Un, man kaut kā vienmēr paticis interesants tādus cilvēkus, kā saka, aizvest viņus kaut kur un atvest un papļāpāt un nodibināt kaut kādus kontaktus. Un viss kaut kas ir vadāts un visādi red carpet eventi ir darīti. Kaut kādas vairāk vai mazāk slavenības ir vestas un politiķi, diplomāti. Un tas man vienmēr paticis no bērnības, man vienmēr paticis ar mašīnu braukt. Un ir cilvēki, kas prasa, vai tev, nezinu, vai tas nav nogurdinoši, kad citi cilvēki sēž korķī un viņam jau besī. Un tad, piemēram, man ir tā, kad, man liekas, tādā ļoti, ļoti aizņemtā dienā man ir bijis, kas nobrauc kaut 700 jūdzes. Tas principā ir tāda non-stop braukšana. Bet man patīk, man tas nenogurdina. Un arī korķī, piemēram, ja tu sēdi korķī un tev ir pasažieris mašīnā, man jau nav kur steigties. Mums reiz cipari, ka es strādāju transportā un katru reizi, kad liek katram driveram debrief uzstājas, un tu tur ieraugi vienkārši, cik viņš dienā nobraucis ir. Un 700, tas ir tāds reāli, vienkārši tāda kārtīga maiņa, 9 stundas non-stopā braukt, un es nevaru iedomāties šito. 700 jūdzes, matemātiski pareicina, tev vismaz jābrauc 70 jūdzes stundā, lai tas būtu 10 stundas jau. Es domāju, viņš tur gan jau kaut kāds 18, 20 dienā nobrauc. Nē, es aizmirsu tieši to dienu, bet tas bija kaut kur LR ratā augšā uz kaut kādu līdzi. Un tad atpakaļ un kaut kas vēl bija pa vidam, bet, tā bija gara diena. Apmēram tā arī Man liekas, tāpat nebija vairāk, tas jau bija tā kā, kad jau diena vai nakts vai kaut kas tam līdzīgs saplūst kopā. Bet, tas manā darbā tā ir realitāte celties agri, citreiz 2, citreiz 3, kā kuram vajag uz kaut kādu lidostu vai uz centrālu Londonu vai jebkur citur. Un es strādāju ar vairākām kompānijām, kas, teiksim, tos darbus izdāļā, un paralēli mēģinu arī savu firmu attīstīt. Monday, Friday? Man nav Monday, Friday, man nav Saturday, Sunday, man ir every day is a work day. Un ja man nav booking, tad tas ir mans day offs. Principā tā es dzīvoju jau kādu laiciņu. Man patīk, tā kā jau teicu, es nejūtos nogurs. Kā notiek? Ko notiek? Ko notiek? Kā notiek tā, labi, tu paņem cilvēku, tev ir, teiksim, atļauts, ja tev arī tiešām kaut kāds, nezinu, superstārs iekāp mašīnā un tu viņu ved uz lidostu. Tev ir atļauts ar viņu sarunāties, vai jums kaut kāda iekšēja noteikuma? Nē, nav. Kā jebkurai kompānijai noteikti ir kaut kādi, kad tu apzinies to, ka tu tur uzsēdīsies uz ausīm un sāks runāt, bet pārsvarā visi cilvēki ir ļoti cilvēcīgi. Un bieži ir gadījies, kad kaut kāds cilvēks, no kura, tu tā kā esi savijies, liekas, ka tik būs, un viņi beigās ir vissirsnīgākie. Tas arī diezgan tāds bija tāls brauciens. Man bija britu diplomāts Ķīnā bija jāved, un tad gan bija tur tāds diezgan nopietns brīfings uzrakstīts, jo, par cik man viņš bija jāsavāc no viņa privātās adreses, tad tur, principā, viss pēc tam ir jāizdzēš, un telefonu numeri ir jāizdzēš dēļ confidentiality, un viņiem ļoti tādi, čeki. Kas ir saprotami. Bet jā, ļoti patīkams kungs bija. Mēs braucām, apļāpājām, un tu saproti, ka visi ir cilvēki. Un visi ir sirsnīgi, un tā kā, jā, nezinu. Tu redzi sevi šo darot ilgtermiņā? Teiksim, līdz pensijas vecumam. Man liekas, tas ir tieši tas darbs, kur varētu to darīt līdz pensijas vecumam, bet, gribētos jau kaut ko arī citu. Kā jau mēs arī
iepriekšējās epizodēs runājām, ka visu kaut ko es personīgi esmu darījis, un ar Artūru mēs iepazināmies arī uz tiem filmsetiem, ko es principā sen jau neesmu vairs darījis, tāpēc, kad jau ir bērni un ģimene, tā visa industrija, viņa ļoti, kā sakām, bieži tiek kaut kas pārcelts un nokancelots un kaut kas jauns pieliekās klāt. Līdz ar to ir grūti. Jābūt fleksibuli ļoti. Jā, ir jābūt ļoti fleksibuli. Un cevišķi, ka jau ir bērni un ģimene, tad kaut kā vajag tomēr to security un tad vajag kaut ko tādu nopietnāku. Bet man pietrūks tas. Es ilgus gadus vairs neesmu to darījis. Agrāk bija visādas reklāmas un fotošūti un tās pašas filmas kaut kādas lielās. Mēs arī ar Artūru iepazināmies, kas bija interesanti, jo nav īstenībā baigi bieži, kad var tā vienkārši vēl kādu latvieti. un kopš tā laika mēs esam ļoti labi draugi arī. Bet jā, varbūt kādreiz varēs atgriezties atpakaļ. Varbūt rekomandas, kas, kad ir draugs, varbūt ievāķies. Palānām mēģina kaut kā ievilkt atpakaļ visur. Tas pats ar to video filmēšanu visu. Es arī mēģinu tev vairāk ielikt atpakaļ, jo taču arī tavu karjeru. Cik gadus nofilmējis un darījis darbus? Jā, filmēšanu arī esmu nodarbojies, filmējis un editējis. Un daudzas lietas man patīk. Nezinu, ko jums vēl pastāstīt. Tagad mēs abi taču filmējam arī tā kā daļēji hobiju līmenī. Mēģinam to vairāk uz profesionālo līmeni pārlikt. Gan tos events filmēt, filmas filmēt, kur arī es viņu vairāk ievilkšu iekšā arī kaut kur piedalīties, gan projektu radīšanā. To parādīšu šodien, kā es māku aizdedzināt sevi. Tas būs šitais pārbaudījums. Es arī kādreiz kā šoferis strādāju, tā kā Kristaps pa executive šoferi. Bija labs darbs, īstenībā interesants, man patika. Vienkārši es zināju, tas nav mans, un man vajadzēja enerģiski tikt no tā vaļā. Es gadu varbūt nobraukāju, kā executive, es tagad neatceros vairs. Un es stāvu vien mazāk, un es vienkārši sev stūmu noskumu, es vienkārši vienu dienu pateicu, es vairs nebraukšu. Jo es jūtu, ka enerģiski man jāsamaina savs prāts, ka es neesmu šoferis, un kas kad ir. Un 1,5 gadu, principā, es, man liekas, neesmu braucis. Nē, pagājuši vasarā īstenībā es izdomāju jūnijā, ka es visu pagājuši gadu tikai, pat gads nav pagājis. Tas bija tas lielais lēmums, kas bija jāpieņem. Tev ir viena liela priekšrocība, tev nav bērni un ģimene. Jā. Tu vari šitā eksperimentēt, vai Tieši ne? tā, Kris vairs nevar, tev ir jābaro bērni. Es maksimāli uz visu risku eju un gāju. Es to varu atļauties tādā ziņā, jo man nav kas jāpieskata. Es uz sevi varu visu paņemt. Viņam, protams, ka būtu savādāk, ja viņš tā gribētu. Tāpat jau es uzskatu, ka cilvēkiem vajag to risku, ja viņi kaut ko grib ļoti, vajag mazāk baidīties darīt. Jo pēc tam, kad būs mūža beigas, ja domās, žēl, ka es to neizdarīju. Labāk izdarīt un nožēlot, nekā pēc tam mūža beigās nožēlot to, ka tu neizdarīji. Kris, nezinu, varbūt, es neatceros, vai tev tas nepatika vai patika, kad tu jaunībā, kad tu biji jaunāks, es nezinu, es tev pazīstu, cik gadus? 12, 13, kopš jaunības. Un tajā laikā mēs visi smējamies, ka tu ritīgi izties pēc Stiflera no amerikāņu pīrāga. Jā, tas ir tāda lieta. Ir dzirdēts. Es, ka viņi satika, man arī likās, nenormāli pēc Stiflera izskatās. Es skatos poglī, man neliekas iztos pēc Stiflera. Mēs parādīsim, ieliksim bildīt obligāti. Jā, saliksim viņas blakus sevišķi Krisu, gadus 7 atpakaļ, viņš bija ritīgs Stiflers reālis. Tas bija kaulains, bija tāds tieviņš un varbūt tāpēc. Bet par to Stifleru es atceros, tas ļoti, ļoti kaut kad sen, varbūt vairāk kā 10 gadu atpakaļ es biju Amerikā, Ņujorkā. Un, cik amerikāņi ir tādi diezgan skaļi, un viņi tā kā nekautrējās tevi runāt. Es gāju pa ielu, man no aizmugures un hey, dude, hey, man. Un es pagriežu un saku, oh, sorry, man, I thought you were a Stifler. Tā kā, jā. Es vēl brīnījos toreiz, ka viņi kaut kā nebija vairāk attention uz to, ka tik ļoti līdzīgs bija pat dubultnieku, tu nezinu, moška varēja strādāt tajā laikā. Man likās toreiz ļoti līdzīgs, ka es tev iepazinu tajā laikā. Manās acīs visu laiku būs Stiflers vecīt. Tev arī tā likās?
Jā. Cerēsim, kad iznāks, Man ka viņi spogulis nolems, nepareizi rāda. ka viņi nolems filmēt atkal amerikāņu pīrāgu comeback un paņems Krisu, tāpēc, ka oriģinālais Stiflers, man liekas, jau točnu būs pavērts. Tu esam latviešu parodija. Jā, visiem patīk, zin, tos remakes taisīt, un vai kā viņi saucās, tā kā prequels kaut kāds, jā. Sequels, prequels. Uz prequelu, jā, noteikti. Meklēs kaut kādu jaunāku cilvēku, kas tieši tāpat tās izskatās. Man pat ir viena beiba, zinām, kas ir kopija Stiflers mamma. Mike Drau. Nav tā tava mamma īstā, nestraucies, Kris. Bļā, man bija darbā vienā, bija 2 čuvaki strādāja. Mans pirmais office darbs, starp citu, runāt par karjerām. Un tur bija 2, viens uz forkliftu braukā, otrs vienkārši PPT. Un vienkārši tu viņus abas 2 saliec kopā, un viņi vienkārši tā kā šitie te 2 zagļi no Home Alone. Es tev vienkārši... Slapjie bandīti. Es tev saku vienkārši, copy-paste, abi 2. Tik rēcīgi. Un tāpat tās arī mēs bijām ierākuši, tā kā es jau bišku citā, tad ne pašā darbā, bet citā bišku vietā bija strādājis, un tam mums vajadzēja iet tur ik pa brīdim tur pēc papīriem, tur pie viena office darbinieka. Viņi tādi saka, bļā, jūs reāli abi 2 izskatāties tā kā no šitās te filmas, tā kā šitas saucās Lethal Weapon ar Mel Gibsonu. Saka, es zinu tā viņš šoka saka, čisti, pagaid, davai nostāsimies, tā kā viņi zin, back to back ar pistolēm, saka, jā, čisti, nekā abi 2. Arī matājums, tās bišķi atauguši mati bija, un tas džeks arī tāds, tik rēcīgi. Jā, ja nevi nav. Dubultnieki. Ka man liekas, tagad kārta ir tava pienākusi izstāstīt par sevi, par savu Hansi. karjeru. Es nezinu, man liekas, es nezinu, kā noraksturot vispār, kas šobrīd notiek manā dzīvē, laikam tā. Tu projektiem ņemies. Jā. Projektiņus raksta. Labi, sākšu tā kā Artūrs stāstīt. 2010. gadā es atbraucu apvienoto karalisti. Līdz 2012. es nostrādāju noliktavā, un es sapratu, ka man noliktavas darbs reāli riebis. Es tur esmu degradējusi, tas ir šausmīgs stress un murgs. Bet man valoda bija, viņa nebija laba. Un es sev piespiedu, es pārkāpu savu pāri, es salauzu sev uz pusēm, un es aizgāju strādāt par tulku NHS slimnīcās. Man vienkārši nācās. Un es zināju to, ka tur nāks tulku vajag cilvēkiem parasti, kurš runā sliktāk par tevi angļu valodā. Un tad man tāda lielākā pieredze bija medicīnas termini manā angļu valodā. Un tas man baigi palīdzēja. Tad es ļoti ātri pēc tam es ritīgi uzskačāju savu valodas leveli, un es arī aizgāju strādāt uzņēmumā, kuram man šausmīgi patika strādāt tajā ofisā. Respektīvi, ļoti, ļoti interesants darbs. Taisīt upgradeus, refurbishmentus visiem lielajiem grūti atrast valodas latviski. Degvielas uzpildes stācijas, piemēram, bija mani konkrētie projekti Shell un BP un Apple Store visā Eiropā. Piemēram, jau tur viss jau iet tā kā uz beigām, jau tas, BP, vai Shells izskatās jau novecojis, tad es iesūtu dizaineri, viņš uzzīmē jaunu plānu, viņš man atsūta trasējumu, es sasūtu visu, respektīvi, ko tu veikalā redzi, tikai tu nevari nopirkt, respektīvi, plaukti, tur, nezinu, countertopi, viss, pilnīgi no nulles izrauj ārā un ieliek pilnīgi jaunu veikalu iekšā. Es iesūtu fiterus, viņi visu uzliek, viss mans projekts ir done. Šausmīgi patika. Un tas office vispār mums nodarbojos. Tur kādam bija klienti tikai visi Tesco, kādam bija klienti visas Asdas,
manam vīram Sergejam bija visi būt Īrijā un Anglijā. Milzīgi projekti, ritīgi forši, bet beigās viņi tur nobankrutēja. Mēs bijām vienīgie, kas visu Eiropu vilka finansiāli. Vienkārši viņi neizdzīvoja, bet darbs bija ritīgi labs, un tur man arī ritīgi apgreidojās tas, ko es vispār varu darīt, uz visām pusēm sāk domāt, jo tev ir jāpadomā līdz pēdējai skrūvītei. Un tas man uzkačāja manu tādu sapratni par lietām no visām pusēm. Un tad paralēli, man vispār vienmēr ir gājis man tā kā pamatdarbs, un blakus tev vienmēr iet hobijs. Es 2012. gadā laikam sāku organizēt pasākumus ar bērnu strasdiem. Sākām ar praktiski 2 tumbām un busiņu. Sākām vizināties vienkārši pa Angliju un taisīt mazās disenes. Un, nezinu, tu tur saņem kādu mazo honorāru par biļetēm, nopērc nākamo tumbu, nopērc nākamo vādu, tu sāc lipināt vienkārši no nulles. Jā, un tas sāc kaut kādā veidā augt, un beigās, jā, tas ir nokļūst līdz milzīgam festivālam, projekts joprojām lido. Kaut kur vēl ir intervija YouTube'ā, kur es teicu, 2013. gadā, man liekas, bija vēl mūsu mājās īpašumā, kas jau ir pārdots, un es teicu intervijā, kad mans mērķis ir 10 gadi bērnu strasdos, prāta vētra, un tad es eju pensijā, un precīzi tā arī sanāca, kad 2022. gadā mēs nosvinējām Strasdiem 10. festivāls, mēs pasaucām prāta vētru, un man beidzās, un man likās, viss super, es beidzot varu. Jo patiesībā festivāla organizēšana, tas ir kaut kas tāds, kas notiek visu gadu paralēli. Tev visu laiku jākoncentrējās tajā, tev visu laiku ir jābūvē nākamā gada festivāls. Un tad, kad tas vairs nav tev paralēli dzīvē, kad visu tu esi atmetis, tev tāds iestājās tāds tukšums. Un man likās tā, ko lai dara tagad. Un es sāku attīstīt, pirms tam es apvienotās karalists visa kultūra un diaspora, viņa turās, kā es saku, uz tādiem vairākiem vaļiem. Viens no tiem ir Daugavas Vanagu fonds, kuru īpašumā mēs šobrīd atrodamies. Nākamā bija Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā, kas nodarbojās vairāk no 50. mazliet vēstures jums, ja? Tātad Daugavas Vanagu vispār ir organizācija, kas tapa no trimdes latviešiem, no leģionāriem, kas kara gados nonāca bēgļu nometnē Zēdelgemā, Beļģijā, un viņus visus sadzina tur, pēc būtības tie ir tie, kas nekaroja Krievu pusē. Ja? Un kad Krievija vinnēja karu, Otro pasaules karu, viņi nevarēja atgriezties uz Latviju, tāpēc, ka viņus visdrīzāk izsūtīt uz Sibīriju vai būtu kādas citas trakas lietas. Bēgļi sanāca. Viņi bija kā bēgļi, jā. Viņi bija bēgļi. Un tajā nometnē viņi, lai atbalstītu tādus pašus kā viņi, un viņi grupējās vienā lielā grupiņā, viņi nosaucās par Daugavas Vanagiem, viņi uzrakstīja statūtus, un tagad tā ir organizācija, kas viņi sāka atbalstīt savējos tādus kā viņi, izraidītos praktiski tos, kas vairs nevar atgriezties Latvijā, un viņu ģimenes. Un Anglija bija pirmā, kas atvēra viņiem robežas pēc kara gados. Brauciet uz šejienu, mums ir vajadzīgas jūsu rokas, jūsu galvas, brauciet un strādājiet praktiski melnos darbus, ja, bet visās tajās fabrikās, ogļu raktuvēs un tā tālāk. Ļoti daudz, visi praktiski aizbrauc uz apvienoto karalisti, un tad viņi sāk izceļot citi uz Ameriku, citi uz Austrāliju, citi uz Vāciju, un sāka veidoties tās Daugavas Vanagu fonda lielās nodaļas pa visu pasauli. Un tad tie vanagi, kas bija šeit, viņi sāka pirkt īpašumus, piemēram, jau 40, neatcerēšos kurā gadā, jau nopirka pirmo namu Londonā. Straumēns nopirka 1975. gadā, tajā brīdī, kad visi jau tie leģionāri sāka novecot, viņi sāka domāt tā, kur lai mēs pavadam savus pensijas gadus, mums vajag mūsu mazo Latviju, jo līdz brīvības neatkarības atgūšanai viņi nevarēja aizbraukt uz to Latviju vispār. Tikai pēc tam jau, pēc 90. gadiem, tad, kad Latvija kļuva neatkarīga, viņi varēja jau aizbraukt uz mājām un apskatīties. Iedomājies kādas gaps, no 40. gadiem līdz 90. Viņi vienkārši 50 gadus nevarēja,
Nu, nekur un nekā. Nu, lūk, un tad viņi būvēja šeit tās savas mazās Latvijas, un tas viss patiesībā tie īpašumi tika pirkti tādā unikālā veidā. Viņi vienkārši strādāja savu melno fabrikas darbu, un no katras aldziņas viņi tur guldīja iekšā tajos daugos vanagos, lai viņi var pirkt īpašumus, lai latvietība var dzīvot. Patiesībā tas tā ir kaut kas absolūti unikāls, un visi šie īpašumi ir nopirkti, uzbūvēti un turēti no sabiedrības naudas. Tāpēc viņi nepieder nevienam, viņi pieder organizācijai, un katrs var stāties organizācijā. Es droši vien esmu jau aizrausies par šo tēmu, arī es varu stāstīt ļoti daudz, bet man liekas, ir ļoti svarīgi cilvēkiem saprast, kāpēc es daru to, ko es daru, kāpēc esmu nonākusi un kāpēc es glabāju vismaz Straumēnus kā latviešu kultūras centru. Nu, lūk, 20. gadā, tad es biju pa vidu tur maternitijā, es ar mazo bērnu, tad 20. gadā, pirms Covid laiks īsi, Daugavas vanagi meklēja savu administratoru, un es sāku strādāt pie viņiem. Un tad, kad es aizgāju prom no Strazdiem, praktiski nāca laiks, kad Straumēniem mainījās visa menedžmenta uzbūve, un man prioritātei kā administratoram piedāvāja direktora amatu šeit. Es joprojām esmu gan administrators, tas ir mans algotais darbs, tas tur, kur man maksā manu aldziņu, un es joprojām daru administratoru lietas. Direktors Straumēnos ir mans brīvprātīgais darbs. Es dzīvoju Straumēnos uz vietas, mēs esam 2 direktori, un Anse ir mūsu milzīgais palīgs. Anse ir mūsu, es teicu, menedžere, cilvēks, kuram es varu prasīt būt atbildīgai par lietām, par kurām man, piemēram, nav ne jausmas. Emulators. Absolūti. Es vispār nevaru iedomāties, kā Straumēni varētu operēt bez šī viena ļoti svarīgā cilvēka, kurš praktiski zina, viņai ir jāzina viss. Jo, ja kaut kur brūk jumts, pirmām kārtām ir jautājums Ansei. Anse, kāpēc mums ir iebrucis jumts? Kāpēc? Kas ir noticis? Un Anse skrien, viņa taisa inspekšanas. Jūs redzat, kāda Anse ir maza, vienkārši gaiša meita ar eņģeļa balsi, un viņa skrien, un viņa dara, un viņa risina tās problēmas, un viņa saka, ko mēs varam atrisināt paši, ko mēs nevaram atrisināt paši, kur mums vajag speciālistu, kur nevajag. Viņai viss tās zināšanas par visu health and safety, par visu nezinu, kur vajag elektriķa certifikātu, kur nevajag. Man tādu zināšanu nav. Es vispār ienācu kā direktors, un man bija pirmais tāds, ko darīt? Man ir jāiet kaut kādi kursi, man ir direktoru kursi jāiet, man pat uzņēmums nekad dzīvē nav bijis, ko darīt. Protams, ka tu jau pēc 3 gadiem, tu jau sāc saprast, tu arī var aiziet boilerī ielīst un granulas sastumt un toalets iztīrīt un viss pārējais. Jo šis ir tas darbs, kas nāk ar patiesībā nenormālo bagāžu. Tev nekad neapstājās un tu vienkārši mauc. Vai šis ir mans karjeras pīks? Nezinu. Vai man patīk darīt to, ko es daru? Nezinu. Tas ir pietiekami smagi, bet tāpat laikā man tā nenormāla atbildības sajūta, tas tā kā, tādu lauvēnu tu esi paņēmis no zooloģiskā dārza, un viņš visu laiku grib ēst gaļu, tev īpaši naudas nav, un tad tu prasi saviem čomiem, vai var kāds aiziet nomedīt kādu vali priekš mana lauvēna, zin kā, un šitā kopīgiem spēkiem ar brīvprātīgo darbu, ja mums tikai viens algots darbinieks Straumēnu mūžā, visi pārējie ir brīvprātīgie cilvēki, kas nāk ar kodiem saviem skilliem, palīdzībām, nezinu, katram ir savu motivāciju, citiem vienkārši šausmīgi patīk būt daļai no kaut kāds, cits vienkārši patriots latvietis, cits vienkārši kaifs ar foršiem cilvēkiem strādāt kopā. Un tas, kā tas ir operējis pēdējos 3 gadus, tas tiešām strādā tā kā vecajos laikos. Labi, es nevaru iedomāties mūsdienās, kad, klausies, es izdomāju tagad nopirkt Velsā īpašumu. Sametamies? Sametamies. Exactly. Diez vai ne? Labi, tu zini mani, jā, bet tagad paprasīs Pēters. Tu pateiks, Pēter, kas tāds esi vienkārši un par kādu īpašumu tu runā? Tiešām domā, ka es tagad 10. daļu no savas algas atdošu tev, lai mēs kādu īpašumu mistisko nopirkt. Tas nav iespējams vairs mūsdienās. Tajā laikā es domāju, bija cits cipar arī, tur varēja bišķi vieglāk to visu. Tagad tāds kosmos, man liekas.
Bet, tajā laikā arī tas bija kosmos, tās aldziņas jau bija niecīgākas. Vienkārši cilvēki ticēja tai idejai, viņi bija savādāki. Cilvēki nebija apsitušies pret realitāti, kaut kur, vīlušies tik ļoti varbūt, bet viņiem arī nebija izvēles. Tagad mums ir 2 stundu jautājums, mēs esam mājās Latvijā. Mums nav tas vairs tik sakrāli kā viņiem. Ļoti daudzi tajos 3 gados tā dzīvoja ar to ideju par Latviju. Šeit ir viens stāsts mūsu arhīvista Inesa Auziņa-Smita, viņai, man liekas, 80+ gadi, un viņa saka, viņiem kādreiz visiem 3 bērniem izdeva tādu grāmatiņu par Latviju, un tās bildes, kā tā Latvija tur bija nobildēta, tā kā 49. gadā taisīt grāmatiņu, bet kaut kāds photoshops tur ir bijis, jo tā Latvija tur izskatījās tāda gluda, tāda smuka, un viņi visi ticēja, ka viņi tāda ir, kamēr viņi tur 90. aizbrauca, tur jau, tur Padomju Savienība ir izplosījusies, tur tas viss izskatās jau pavisam savādāk, un viņi teica, ka viņiem bija absolūts šoks atbraucot uz Latviju, ka viņa nav tāda, kāda viņa bija tajās bildītēs. Un tā ir tās mūsu īpatnības un atšķirības, jo mēs jau esam no Latvijas visi nākuši, mēs zinām, kā tas ir tur. Mēs esam nākamā paudze pilnīgi savādāku sapratni par lietām. Bet tas, ka mēs varam sapludināt to veco trimdu un mūsdienu vajadzības tajos īpašumos, viņi joprojām ir tas klīsters, kas mūs visus savelk kopā. Sausu muti. Jā, bija labs nobeigums, man liekas, Jā, podkastam. piekrītu. Kā mums ar laika? Es domāju, varam, principā, tad likt punktu, jā? Beidzam? Pietiks? Jā. Džonijs Depps saka, pietiks. Super, paldies visiem. Bija forši. Šī mūsu 3. epizode. Un atkal, ja skatītāji varētu iekomentēt, kas iet, kas neiet, ko jūs gribētu redzēt, mums arī tas palīdzētu. Like, subscribe, share. Kristu nedara savu darbu. Aiziet, parādi tur savā stūrītī, kas cilvēkiem ir jādara. Kas man jādara? Tu pagāji 1. epizodē rādīji, ka tu like, subscribe and share šeit tā. Jā, paldies Valdo Griķiem un Valdo Rīsiem un Santa Marijas Garšvielām, mūsu īpašiem sponsoriem. Tā kā paldies, skatījāties un līdz nākamajai epizodei. Paldies visiem, čau! Varat tagad teikt visu, ko jūs domājat. Pietiks izlikties. Visas malas. Pietiks izlikties, davai, esiet īsti tagad. Slavery, tolerated over a day, turn us into harmless monsters with